Bet scores, ātri rezultāti. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battle pāris stundas pirms lielā notikuma, pirms lielā fināla. Mēs tiekamies ar finālistiem un uzdodam pāris jautājumus viņiem. Tā kā reperi pa labi no manis saka, kas tu esi? Reperi pa kreisi saka, kas tu esi? Viņi zina, kā mani sauc. Labi, tūlītās saņemšos. Jā, ok, labi, tad ejam uzreiz pie jautājumiem. Leks, kāds sajūtas bija pēc pusfināla, var uzreiz teikt? Tā kā nebija tā, ka likās, ka es izlietojis, izniekojis kaut kādas pūles, kaut ko tādu? Cipar jā, bet forši jau tomēr, kad tik tālāk, un kad bija viegli uzvar. Man žēl, ka es nočolkoju tajā pirmajā raundā, jo to es vislabāk zināju, es nezinu, kā tas notika. Bet jā, cerams, ka šoreiz tā nebūs. Bet baigi emocijas, ko tas baigi teikt, kas tas pa battle. Bet daudziem cilvēkiem patīk, jo tā skatās. Jā. Vēl izskanēja internetos kaut kādas sazvērestības teorijas, ka iespējams jūs esat sarunājuši, ka tu tiec tālāk, tāpēc, lai... Kādā ziņā, ko es no tā? Es nezinu. Bet labs ir tā tīri pasmieties komentāriem. Dafi, sveiki. Otrā sezona. Fināls beidzot klāt. Kādas sajūtas ir? Kaut kas ir mainījies galvā? Super sajūtas. Nekas īsti nav mainījies. Fināla battles. Es nezinu, Leksam tā ir pirmā reize, man tā ir trešā reize, trešais fināls. Sajūta tāda pat kā parastos battles. Jā, tie, kas varbūt tās no skatītājiem, varbūt vēsturiski nezin, tad Dafijs ir piedalījies arī Latviešu Krievu battle līgā, vai ne? Un līdz ar to ir bijis finālos un uzvarējis viņus, un tad 371 tā ir pirmais fināls, bet tā vispār karjeras jau trešais fināls. Nē, es komentāru. Man skatījies vienkārši. Jā, ok, labi. Leks, vai ir kāda atšķirība šo sezonu, ja mēs ņemam visus tavus pretiniekus, kas ir bijuši līdz tām fināla etapām, vai ir atšķirība Dafijam kā pretiniekam? Es domāju, ka noteikti viņam lielāka pieredze ir daudz. Viņš vinnējis daudz battles, viņam tikai zaudējis, jo viņam ir liela battle pieredze. Viņš ir battle reperis. Pārējiem man pretinieki šogad bija, kas bija Burlaks, jā, tur bija citādāk situācija vienkārši. Lamberts arī, jaunais, tā kā manā vecumā viss. Tā kā bija citādāk, Dafijam tomēr ir 10 gadus vecāks, tomēr viņš ir citādāk pieeja. Ok, skaidrs. Kā tev, Dafi, ir kādas izmaiņas taktikas ziņā, kā bija pret citiem pretiniekiem šajā sezonā, kā gatavojies pret Leksu? Vai atkal mēs redzēsim banerus lielus izprintētus, vai neredzēsim? Mazāk tukšu rindu, vairāk punchline, vairāk tiešo dūrienu. Es domāju, ka šitam finālam es esmu labi sagatavojies un ņemot vērā turnīra tabulu, es jau biju zinājis, kad es skatījos pirmo etapu. Es biju zinājis, vai nu es ar Leksu satikšos, vai nu es ar Burlaku satikšos. Tas bija vienīgais viņam tāds posms, kur nezināju 50-50, kas būs. Ņemot vērā, ka viņš tika tālāk, es zināju, ka es ar viņu satikšos finālā. Ok, skaidrs. Stiprs viņš ir. Jā, viņš pateica, ka es esmu divi stipri reperi. Divi stipri reperi finālā. Pirmo reizi laikam tā. Normāli iedir. Nē, šito griežam ārā. Labs ir, Leksiņ, arī uzreiz tev jautājums. Kādas sajūtas ir, rekur jau otrais gads iet, jā, un rekur ir fināls un vispārējais. Kā jūties vispār? Jā, 371 mašīnā. Jā. Jūtos labi, bet
gribu, lai ātrāk beidzās šitā diena. Man jau viši tie battle, man jau par daudz. 2 nedēļas, bet 2 gadus pēc kārtas ir diezgan grūti. Un tā kā mentāli vienkārši tu laiku rakstu par citiem džekiem pantiņus vienkārši. Tagad viši jau zai valio paliek. Jā, var saprast. Kas ir mainījies? Vai kaut kā psiholoģiski tev mainījies? Nezinu, ka tu noturīgāks stresa situācijās esi palicis vai kaut kas tam līdzīgs. Jūti kaut ko izmaiņas šajos 2 gados? Nezinu, grūti. Tad ir jāpadomā pašam par to višķi vairāk. Nezinu, baigi, nē. Man vienkārši patīk visu šitā atmosfēra. Tāpēc es arī atnācu vēl vienu gadu. Cool. Pagājuši gadu. Sanāca, kā sanāca, un šogad bija jāpierāda. Vēlreiz es toči nenākšu. Ja tu man kādu šaumašu, tad sezonu vairs nekāds. Ok, jūs dzirdējāt to. Tagad rakstat viņam visu DM-os, ka vajag atpakaļ visu sezonā. Dafī, vai atšķirās arī sajūta līmenī, kur pierunāja citi fināli bijuši vai nepieminēja un vispārējo sajūta līmenī the same stuff vai the same viss? The same. Viss tas pats vienīgais, ka šitan ir BPMs un viss. Pie tā man drusciņ tā. Jā. Bet, ja tu taisīsi akapelu, tad sezonā vēlreiz nē. Laikam piekritīšu laiks. Man tā beigsies reperi, džeki. Man nebūs vairāk ko saukt uz sezonu. Jaunajiem jānāk. Dzirdat, jaunie nāk, kad mums vajag nākamo vilni. Ok, labi, arī uzreiz, Dafī, tev jautājums. Es zinu tavu viedokli par to, ka tev nav tā motivācija, naudas motivācija vispārējais, bet tomēr arī tas ir jautājums jums abiem, vai ne? Tomēr tas ir fināls un tā naudas balva, viņa atšķirās x2, vai ne? Pirmā vieta dabūt 4000, otrā vieta dabūt 2000. Vai tomēr jūs sākuši esat aizdomāties par to? Es gribu sadzirdēt to jūsu mankārības, to merkantīlisma ideju. Ir viņa uzradusies vai nav? Nē, nu ir patīkami, ka tu vinējot dabū 4 pakas, zaudējot dabū 2. Es saku, nav tā motivācija, ka es gāju pakaļ naudai. Jūs zāja balto visu rakstīt. Jā, tāpēc arī jautāju. Jā. Tagad arī par Prusaku runā, ka Prusakam iemācīja repot. Jā, Ozolam arī. Un Okeānu, es batloju ar Okeānu, tagad viņš ir klusais veči, bet ticiet visā huļņā, ko mēs runājam. Nē, nauda ir patīkami. Jā. Ir patīkami. Ok, kā tev? Vai sāc aizdomāties, ka cipari galvā ir? Es nezinu, 4 vai 2 baigā atšķirīgi nav. Labi, tā kā viņš teica, vismaz dabū par savu darbu. Jā. Apakaļ vismaz labi jūties par to. Ja būtu kaut kāds 4 vai 5 vai 500 eiro, tad gan jau, ka būtu atšķirīgi lielāki. Bet tagad īsti vienkārši gribās uzvarēt. Okay. Un pēdējais, pirms saprotam, kurš no jums sāk un to secību saprotam, novērtējot sezonu, abi divi esat bijuši 2 sezonas, vai ne? Un abi divi esat bijuši tajās pašās sezonās un tagad tiekaties. Novērtējot sezonu, salīdzināt varbūt tās, kas bija labāks iepriekšējā, kas šitajā, jo mēs tagad varam analizēt pilnībā visu sezonas garumā, var teikt. Sāksim ar tevim, Dafī. Nu, nezinu, man liekas, šitā sezona ir labāka sakarā ar skaņu, gaismām, produkšanu, arī spēlētājiem plus mīnus. Bet iepriekšējā sezona, plays bija ahujenīs, te ir drusciņ tāds. Man atacentris vairāk patika, tas gan. Griežam ārā šito. Atacentris, man labi. Kā tev, tieši salīdzināt? Varbūt tās es vairāk tieši domāts vērst uz dalībnieku sastāvu un tā. Viņš jau daudz mēs pateica, ka tieši par vietu, par lādījumus, man liekas, negās, tieši, ka tas ekrāns arī ir, tas man daudz ko ietekmē. Piemēram, atacentrā nevarētu būt vairāk cilvēku, kas tur redzētu kaut ko. Jā. Es toči ne, varbūt viņš redzētu, bet par dalībniekiem, pagājuši sezonu, man liekas, ka viņš jau teica, ka bija vairāk karakteri, tā kā vairāk. Pa ko repot, katram atrast kaut ko unikālu. Šo sezonu ir labāk reperi uz papīra, tā kā nebija sūdīgi reperi, varbūt tur kāds 1 vai 2, jā. Bet visu tā sezonu kopumā, nezinu, laikam pagājušā man patīk labāk tāda vispārīgi. Ok, gēri. Labs ir, saprotam, kurš izvēlās ģērbonu vai ciparu. Vienosieties savā starpā, kurš grib izvēlēties. Tu izvēlēties? Labi, jā, viņš pieteicās, tad cipars, jā? Cipars. Tu vari izvēlēt to secību. Otrais, jā? Ok, tad finālā, 6. sezonas finālā, 3-7 batlos, pirmais pēc secības katru raundu sāks Dafijs. Viņam atbildēs F6 laiks. Ok, kungi, sezona ir noslēgusies, batles pēc pāris stundām. Visi zināsim, kas uzvarēs vispārējais. Pēdējie vārdi, atvadoties, ja jūs sakat, ka jūs nebūsiet vairs sezonās, tad pēdējie vārdi varbūt skatītājiem, ko mēs varam sagaidīt no jums un vispārējais. We gonna see. Nekas nav plānā. Plānā ir atpūsties, paņemt pirmo vietu un atpūsties. Ok.
līdzīgi gribās bišķiņā atpār. Mēs gaidām jau tevis to video. Ja es vinnēšu, tad viņš būs. Pēc iespējas ātrāk, ja es zaudēšu, tad vajadzēs bišķiņu atties. Jā. Okay. Jā. Tad gaidām videoklipu. Videoklips cerams, ka drīzumā Leksam būs kopā ar LVB. Bija gulba, ne? Darījām. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Palādīju, vai mēs varam ierot roksti? Ideāli. 6. sezona, fināls. Mēs uzzināsim, kurš iegūs šo fantastisko kausu 3-7-1, kurš iegūs pa pirmo vietu 4000 eiro, otrā vieta 2000 eiro. Pirms mēs sākam, gribu pateikt lielu paldies pirmkārt. LVB Scores iedodam maksimālu trokšli! Otrkārt, liels paldies Monster Energy iedodam arī maksimālu trokšli! Treškārt, iedodam maksimālu trokšli. Mēs esam bijuši visu 8 sezonu šeit. Tas ir Palādījuma koncertzāle. Iedodam maksimālu trokšli! Tā kā šis ir pēdējais battles šo sezonu, pirmkārt arī paldies arī jums, kas skatījās, paldies Griandam, Goik Zanimo, paldies visai žūrijai. Saku uzreiz, lai nevajadzētu ievilkt pēc tam, zini, beigas un vispārējo. Kaut kā tā, bet mēs ejam pie battle. Reper pa labi no manis, saki, kas tu esi? Funkcija, bļā, F6 laiks, šautauts visiem manējiem, 3-3-0-1, yeah, we out, let's go. Reper pa kreisi, saka, kas tu esi? Es esmu finālā. Pohuj, pa ko runās publika. Pohuj, pa ko žūrī balsoju. Šodien spļaušu gan mīķi, gan tavā sejā, lai nedrastu tevi pa sauso. Bruno, viņi zin, kā mani sauc, tā esam to sūdu. Vēlreiz iedod maksimālu trokšli abiem finālistiem! Vēsturisks prikals. Pirmais, kas sāk, ir Dafijs, ja? Pirmais rauns, pirmais beats, Melošeik, let's get it! Jau. Jau. Pagājušajā gadā skatos battles par 3. vietu un jebal Linlijā Mileks. 3 čomi Aleksandrs Dimātu, vājākais no viņiem visiem. Mīlnieks Aramis, Serpim devīs vēl ar kepku, iedošu tev arī 3. Ja lasi tālāk, tu noteikti atsūkās, like blow short, ja nē, tad paliks sēžot uz dirsas, like lost court. Ja gribi iziet ārā parunāties asi, bonjour. Pirmie 2 varianti notiks tur pa īstam for sure. Varonis tik runā, tava seja nodod īsto krāsu, pēdiņš raustās, ja es viņam backstage ble kaut ko prasu. Repo par naudu, narkotiskām vielām, blā, 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 tu neesi no ielām. Ja kaut kur spārti bumbu pagalmā, viņu var aizskart, pat mūsu dargais Griam Bot. Lūdzu, nejoko par mani, skatītāji to nesaprot. Ja es esmu pīl, tad Leks ir dirsīgi vārna. Grians saka, ka vairāk nejokos un Leks viņš izplat spārnas. Nahuj to Dafi, nahuj tevi downer, visu tavu zemo flexu. Nahuj tavus bārus, nahuj tavus lainus, nahuj tavu fakes pussy tekstu, nahuj tavus fanus viltus G. Es pamanīju aši tur, Grians ieslēdz kameru un Leks pārvēršas par sašiņku. Varons nosauc burlak par sprīdīt. Oh mate, Bruno Dana White, kas tur no abām pusēm šo strawweight. 2 miljoni grūstās, neredzē neko tik debilis, it kā skatos LV Mortal Kombat sprīdīts pret Emīlu. Neatbildē pa saviem vārdiem, nav pārdomāta viņa schēma. Mazais varoni, kas lielos kāpjus gāzīs, Leks ir kaujinieks, nestāsta pasakas kā Lingrēna. Emīlam, kas grieza koka lelles, vismaz bija nāzīs, bļa. Battles ar tevi, nospļauties par plecu, I accept. Spļaujākā, lai tev būtu pēc tam kūca nokāt dzert. Gribīstu cīņu sučka, gatavojies akapelai. Redzi pretī tik daudz dirsu līdzinos te tavai mēlei. Viņš domā, ka ir lielā figūra, murgs un fars, tu kā šāka bandinieks, jo visi topi tev aiz muguras. Mauzulē mūzika ir ēkā, man rodās
jaunu apetīti. Pēc batla būs, kam šito mazo kuci šodien apetīt. Domā šāks un māc? Because I'm checking mate. Battloju pret visu LV Battle League, feeling safe. Battloju ar smaidu sejas, jo zinu, kur es lienu. Es gatavs battlot ar katru no jums, bļet, nāciet tik pa vienam. Ok, labs sākums finālam. Vēlreiz kā jums patika pirmais rauns Dafijs. Leksam ir jāatbild, iedod troksni. Aiziet, Milošeik. Šitais beats jau skan tā kā uzvar, bļa. Funkcija, about to fuck shit up, bļa, listen. Leks, F6. Tu un labs, stāv klūs, labāk tur savu mutu kūs. Ja tev raundiem jāliek nosaukumu, un kad repo, bļaļ, vajag subtitrus. Labi, ka žūrijai monitori, jo nesaprot tev te puspūls. Šeiko kā tev pazemoši, pat neieliekot šeit puspūls. Uz trēk ar svēku katru reizi, ka pīs. Tev gan šitais nenāk organiski, nu nav nekāda tev savu nišu. Tev feet vajag ar intrīt. Gribēji būt te big timers, tiks aizmirst kā Alzheimers. Lielākais fans ir insiders, bet šeit tu vienmēr paliks outsideris. Viņš domā krieviski, tad tulko to latviski. Pēc atskaņa nav viņam praktiski, bet rakās taktikas. Gaļ, ka nosauks pa krievu vai rasīšu, Džeks vēl kaut ko džīkst, ko tai pagājuši gadu prosta papīs. Sorry, mums ar Bruno ir deals, tu šodien čistīgs apis. Slimlī piepasies, ka viņš runā pa citas sievām. Ko tu pats, bļet, dari? Katru battle tu manipulē, lai sagrieztu visu tikai sev pa labu. Kritīs zem, lai pacelt dabu. Pretīgs fujaks, tā ir viņa daba. Zalts sievai viņš velta pantu, es tikai tev šodien veltu savu. Zaltsam teica, ka darīja tā, lai pēc battle ar tev nerunā. Pēc tam tu iemet bildi, kur jūs ap mīļojaties Discordā. Un tur tu vēl pasaki, un šitā jābeidzās ir battlam. Zaši, tu runā huiņu, nul svari tam tavam rapam. Bļeģ, visu, ko dari, runā huiņu, tādiem kā tev te viet nav. Grib parādīt, cik tev liela paut, es atnācu savākt viegli naudu. Filler raps tā krievu maug, pusraundu vien laim taup. Ja es būtu precējies, gan jau pusraundu pa man sievu maug. Pat saiferā par citiem diršķip mācīja prusak rapot. Es pajautāju prusakam, viņš teica, lai tu beidz capot. Gribēju nomest cik lielo flakes, pasties, kur viņš un kur tu esi. Es zinu, domā, ka es beist, bet izpild tev kā side quest. Uz finālu brauc ar jauno leiks, batlā pār leiks tev brauc. Pohuj tā pa tekstu viss sauz, main kā grib savu reperu balss. Tavā vietā man būtu kauns, bet tev laikam tas nesatrauc. Pelnot 4 mēnesī, bet 50 eiro priekšmērķi pa daudz. Kas pa brīnu un vēl viens bombas sās mūs pa savu naudas kauds. Neuzrakst par mani ģimeni neko, gan jau jauks arī iekšā draugs. Dafijs šodien uz bēdām cers, es šodien pacelšu kaus. Tu šodien papīs, nākam sezonu back, tu esi jaunais Zalts. Pants! Palādiem, kā jums patika pirmais rauns! Ir jūtams fināls. Otrais rauns klusumu. Ļausim reperiem darīt savu darbu. Milošeik, aiziet! Tu vēl esi zaļš, kāds tev te biznes, jā, man 33. Kad redzi mani, saki, Jīzes, gribu būt pirmais, saka Ādams. Šajā paradīzes dārzā Leksiņš ir no Veneras, jo čaļi nāk no Marsa. Katra rinda te kā mācība, vai bļauj te vai čuks. Tu tava ieva paņem smutē manu sāpols un paspēlēs ar čūsku. Man 33, izskatos uz 29, tev 26. Izskaties pēc naturāla pediņa. Iepriekšējā pētlā iedev tev info pietiekami daudz par vecumu, darbu, pētliem. All eyes on you, kā atbilde uz šito visu ir šitas te pants. Tu vari sist mani te krustā, bet es vienalga graizoju. Jā, es ruski, bet tu tas, kas čeko pants tezaurā. Mazie prusaki šo garbeču pienāc laiks mest ārā. Leks ir golddigers, mazais kraukas iemūrēšu betonā. Izpesīšu visās frontēs, nespēs pat pateikt. Runā te par vecumu un garām viss tavu panti. Šajā vecumā var nokulīt gan tava meitene, gan māti. Mana dzīve battle raps, katra diena jauna kārta. Kad es nomiršu, manā vārdā nenosauks ielu, bet ielas nosauks vārdu kas sniegs tu pūsi. Jo mājas darbus neveiks, laižu par riņķi tavu mauku. Saucu viņu Beyblades, tavi panti garbage. To pateikšu tev vēlreiz, to atkāpjoties pīkstēs, bļeļ. Atkritumu vedējs, paņēm mazo čomu līdz. Negrib, lai te kāds pārprot, bet jūs abi šodien varat man te atsūkāt, bļeļ, stāvot nā
nahuj Google. Man info pasūta Krievu Alisa, liek sūdīgi sniegbaltīt, jo 6 rūķis tomēr kaut kur papīsā. Batli 2-2, laba ideja, listen, pasauc Marko, lai būtu 2 galvas augstāk par visiem, pasauc Serpi, lai parādītu, kā ir jātaisa dough, pasauc tevi, lai parādītu, kā ir jāmaina flow, Es nedzirdu tevi, tu vari runāt, taču paliks pāri, tikai kauli kalnīgs meturīču raču, kas tā par pīl, kas tas par psycho. Tautu tur te nomodā, tas ir crazy, esmu vari pajautāt tu ozolā, mani respektē, mani ierespektē tavējā dar TV, vārdu un pareizi dedzinu pulī beatā un bez, visu domā, ka Batlā ir kalē baigais superstars, ar tādiem kā tu grīdas tīru, visas zvaigznes turu turē, vari saukt par savu mildu bieķi. Ej, jau ierodam maksimāli troks un leksām, jāatbild 2. rauns. Aiziet melošai klusumu! Maz par viņu Facebookā, viņš tusē vairāk iekšvēj kā, kur arī izdzēs visu, lai par viņu nav nekā. Nav arī pietiekama kvalitāte, lai dabūtu šodien 4K. Varēs tikai dabūt to, kad battles iznāks vidakā, tu sātanis pat smiekli nāk. Domājis no tevs mīž, 30-gadīgs vīrietis, kas uzvedās kā edgy tīns. Gaisā gangstaini vietā čoks uzmet kaut kādas sātana zīmes. Bet Dievs mans liecinieks, tu paliksi otrais tagad vīns. Savus radzīmes es tev sešnāk mest ja balā. Kāds bija 666, to ar F6 pat netiec galā. Šoreiz aplīkā bija altāri, tad demoni nenāk stalkā, jo man senses iemācīja dalba jobs neņemt galvā, kamēr aug viņš daudz kāvās, un ar to neskapēc lielās. Tūlīt oldheads sāk stāstīt, kā bija kādreiz viņa dienās, cip gāja cauri sūdiem, tāpēc domā kaut kas pienāks, pāris uzvaras par bombžiem, būs viss par ko tu dziedās. No citiem dabūm props, neist uz batliem, neredz bondu, Dafijs repo sen, gan jau atcerās vēl perestroiku, moška fāteri iečilo, nomierinies, novelc joint, tu esi pirmais reperis, kas uz battle nāk ar PowerPoint. Pild tik savus mājas darbs, citādāk viss repi ir ēs. Pagājušreiz bija PowerPoints, bet šoreiz viņam būs referāts. Fakti ar tādiem diskutēt man neprasās, bet davai parunās, ja jau patīk iet tev detaļās. Labākās tavs performances latviski, tāpat nekas tāds. Lielais battle reperis, kuram battles bļa neviens neskatās. Pārliecinoši divs tik māk, battle rap deputāts. Negrib karjeru mūzikā, viņš zina, ka nesanāks. Viņa jau savās fantāzijās rakstot kaut kādu pereboru. Bļais pusi nesaprot tev dikcijai vai pedagogu. Dzirdot manas rīmes, čaliem palie bail tie nedejo. Ja nevar izrunāt pareizi latvisku vārds, bļa mošt nerepo savā valodā, nevis papis, pisus kubokiem sī. Nakts un A371 mir huiņ te dzīt. Te tev līmenis savu pietiekams var līstais kauna kapā. Ja Krievis būtu tik labs, būtu bijis versusā, ne panda batlā. Pants. Ej, jau, palādījumi, mēs esam gatavi pēdējām raundam šajā finālā! Es nedzirdu, vai jūs esat gatavi? Ideāli! Dafī, aiz tevis ir pēdējais vārds šo sezonu. Aiziet, melošeik! Par klusumu lūdzu. Vajag parādīt laikam, kas ir badībēks. Nav jēgas man ar tevi betlot, jo laiks uz katru kasiku savu taisnojumu atrod. Tu neesi vīrietis, par katru lāžu turpini tik murmināt. Vīrieši spēj papišot, piecelties un turpināt. Neiemācījos tekstu, jo nepietika laika. Smirdu tāpēc, ka ir nopirkta sintētiska maika. Pieķert, ka viņš sūkā uz ielas, uzreiz izdomāt raiti, ka prosta paslīdē un uzkrita uz cita čaļa taikta. Serpim papisi, jo negodīgu žūri. Man jibaļniks klausoties to visu, taka Nikam Fjūriem. Atraugājies batlē, bija dzēris gāzētu ūdeni. Kurš tad likt tev dalpa, jo paņem tieši to pudeli. Ar burlak negāja ārā, jo skaidroties negribēja. Nahuj, tad tu stāsti to pēc tam, kad tevi intervēja. Es tevi saprotu un ticu, jēzin dēliņ, oh my god, kad kājas trīc. Ir tiešām grūti kaut kur pastaigāt. Iepriekšējais battles mīvs, Meduza Gargona dzītik paskatās uz tevi, Leksiņš uzreiz noķer stonu. Laini ir par čaukošanu, veids labāk nemeto. Tu čauko pat jār tevi, bļet, neviens nebetlo. Pret Lambert redzēja īstu masterklasi, gandrīz papis deļ austiņas, tevi izvilkā aiz ausiņ papis gumiju. Un sučka sāka betlā raudāt, Sens arī papis gumiju 97. gadā. Runājot par viņu iepriekšējais battles bijis, pļāva krustī, viss it kā šis Titaniks grimst. Pohuj sievietes un bērni nospļauties ir čista. Viņš pirmais ielektu laivā, glābjot savu dirsu plus. Pīzdi ūdeni, kas
Viss domāt stāvam, teicis bedrok. Burlaks vismaz visu sapiš, nevis tu pa zog. Tu saki stāvi uz biznesa, turak atjēdzies. Tevos gados es biju spējīgs nopirkt tētim padzerties. Ar tādu tēti paņemt finālu te būtu grūti. Tas laikam normāli ir uzvesties kā cūku kūtī. Tu nefiltrē, ko runā, viņš ko dzer. Tas ir lētas, svešais ūdens garšīgāk. It īpaši ir pa belti, sauc mani arheologs. Es tiešām biju rācis, nebija pie tevis mājās. Bet man visur ir rācis, nepras no kurienes info. Un tik nesāc čokot, biznesmēni mājās mājas ar tukšām pudelēm, ko nodot. Es skaloju tev katru kaulu un bez birstes. Sens spīzdī dēliņš nodot. Tagad redzu, kāds tev biznes aizpis muti, man ir weakness. Redzu katru tavu weakness. Gribi uzvaru man atņemt, nāksies izraut man no rīkles. Šis turnīrs bija viegls, easy mode. Tu esi papis jau tagad idiot, bļēc. Pis nahuj ārā. Ej, jau vienam troksni Dafijam! Ok, Leksam ir jānobeidz šī sezona ar pantu. Šis ir pēdējais pants šo sezonu. Ir maksimāli troksni! Nē, tas ir pa klusu. Vajag maksimāli troksni pēdējiem pantam! Leksais, tevis ir vārds. Melošai, ka aiziet! Man ir 2-1, nevis 2-6, bišķi sapisies, ne? 5 gadu atšķirība, bišķi ir, ne? Listen. Kamēr audzes tika bulijots pa daudz, tagad kolekcionē battle uzvaras, tā kā bērnības traumas. Tricāram jau pār Dafī, nees vairāk jauns. Kas tev tā pa sievu, ja katrā pantā pistuma augsts? Viņam nav nekāda robeža, reperis bez gaumas. Pateiks jebko, lai tikai atstāt visus pauzes. Tādiem tā kā tev, protams, sarakstīt nav problēma. Ja gatavs pateikt visu un repo pa citu omēm. Pretī atkal Mels, kuram patīk faktus sagrozīt. Ko tik Dafijs nedarīs par maz naudas aploksnīt. Vienmēr būs underdogs, lejā ir tavu pozīcija. Ķengaraga produkts, gan jau tika uzstums poģītī. Tēva iztrūkums, tas ir pamats viņa tēlam. Kā bērnam nebija mīlestība, godīgi bija žēl man. Es varu teikt, ko grib, tāpat neaiziešu tam ķēmam. Viņš gribētu būt pus no man senču savam tēlam. Man tiešām žēl, ja tev viss ģimenē ir slikti, bet personīgs lainas vajag par mani, nevis kādu citu. Šitā mazā krīze, batlā gatavo pateikt visu. Tu ar šovu uztaisīji, bet nekad neuztaisīs disku, jo bomžārtu vil ēt dīs laina mīd vai mīs. Māk tikai pateikt kaut ko pret, un tas ir viss. Bāču ģimeni neatbalsta, tāpēc citiem māc dirst. Neem sielu, jo viņi saprot tikai kirilīts. Tev sievai pohuj, gan jau neprasīs, pa kā tev gāja. Bruno apsveiks mani, neteiks šodien pazdravļāju. Tu betlā burtiski rīmē vārdus, tā kā māja kāja. Tad uzsit sev pa plec, domā labi pastrādāji. Domā, ka ir personīgs, kad dzimts kokā paroks. Domā pacel battle, jo valodas tev padodas. Kādreiz nodiršu to projektu, domā uzvar, es tev atdošu. Es paņem visu maizes klaipu un pīlē atmet garos. Visiem pohuj, cik to akapelās, pito traku. Uztais vēl to šaumaču ar Q-manu un var pisties naht. Neviens tev negrib vairāk batlos, mums paiebāķi. Sastais viss 6 pāks, Dafam neatliks pats dačs. Sauc sev par Dafī Dak, uzvaries kā Goofijs. Ķengaraks Slender, membre salikt džeks no kuldīgas. Ķipa mēmēs gangsteris, ielas par tev nerunā. Dēļ čomiem es džīnā, sorry, tas tā nerukā. To cietumnieku draugi, gan jau kritīs visu panikā. Redzot kā dūz, tikko 6. izpis kamerā. Man jau zaļa bala repo pēc šitām pabirām. Tur rīt šo vakar nožēlos, kā uz paģirām. Ne pisējs, ne karog nesējs, tur nekas neis. Vārds ir tikai pieredze, ar to tev arī apsveic. Lasta ķipa negrib slavi, iemācījies labi dīrs. Tā nebūs vairāk Vladislavs, pēc battle teiksim Vladimirs. Pants, bļe! Ej, jau 3-7-1! Palādiem, kā jums patika fināls! Es lūkšu klusumu! Laiks žūrijai! Laiks pateikt, kurš ir uzvarējis! Labi! Mēs sapratām. Ok, labi, pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troksni. Prospekti Q-manis! Jo, liels paldies pa pirmo runāšanas vietu.
Man ļoti patika. Man patika Dafa enerģija, kā viņš nomauc un viss liriskais. Kā var paturēt, brāl? Karoči, bija ļoti krūta. Jums ir ļoti līdzīgas enerģijas, un es jūs abos to šausmīgi novērtēju. Ir... Sorry. I fucked up, okay? I'm sorry. Karoči, jā, tas ir, es uz stresa, jā. Es paņēmu vēl. Labi, safe. Īsāk sakot, ir tā, ka es zinu to emociju, kāda viņa ir, kādai viņai ir jābūt batlā. Un ļoti reti batlos sanāk redzēt čokus, kuri čista saprot to, kā tieši pasniegt to battle enerģiju. Leks ir čoks, kas zina to. Kaut kā no sirds vienkārši dvēselē viņš ir tāds. Viņam ir sapratni par to, kāds jāmauc. Un Dafs ir pacans, kas reāli rubīja, kā tas ir jādara. Tāpēc uztaisam troksim par to, ka viņi mums uztaisīs zeju visu šovu. Tad, teiksim tā, es biju pierakstījis lainus, bet es domāju, ka Ods gan jau pastāstīs pa lainiem vairāk. Lieta ir tāda, ka jums abiem diviem reizēm bišķiņ čakarējās ar lainu, teiksim, delivery kā uz punchline, kurš ir rītīgi krūts punchlines, kur uz vietas var nolasīt, gan viņš ir pietiekami stulbs, gan arī pietiekami krūts, lai mēs uzreiz arī saprast. Tie punchline, kas jums bija ļoti augstā levelā, un tas bija ļoti krūta. Dafam, kā parasti, enerģija ir on the point. Leks vienkārši viņš atnāca uzvarēt, Dafs atnāca uzvarēt, bet vienkārši lieta ir tāda, ka uzvarētājs ir viens, un es esmu ļoti pārliecināts par to, kurš uzvarēja, un tas ir Leks. Ok, 1-0. Nākamais, kurš teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir vairāk sezonu dalībnieks, iepriekšējā sezonas finālis, iedodam maksimāli troksni Serpentīns. Paldies. Heavy, ko lai pasaka, bļā. Es redzēju divas dažādas pasaules, bet abas divas bija vienā līmenī. Crazy. Pirmais rauns. Man ļoti patīk, ka Dafs vienmēr, lai ko viņam pasaka, lai kā viņu mēģinātu apiet un visu pārējo, viņš turēs to pohuju iekšā sevi un viņš mauks. Un tu ienāc ļoti labi, un tev bija personīgi panči, tev visu laiku turējās tie personīgie panči, nebija feeleri gandrīz vispār, cik es klausījos. Bet Leks pirmajā raundā ienāca vienkārši, es nezinu, fināls, tu esi gatavs finālam, un tas bija augstākā pilotāža, ko es esmu redzējis šo sezonu no tevis. Bet savukārt otrais rauns man jums abiem likās vienāds. Tāpēc, ka tev ienāca vēl vairāk tie panči privātāki. Tu izmantoji daudzus viņa jājam zirdziņus līdz šim, kuriem daudz nepieskārās savukārt Leks. Nē, es gribu vienkārši objektīvi visu pateikt, tāpēc, ka džekiem tiešām otrais rauns bija tik mega close. Es nevarēju izlemt, kam iedot, tāpēc es abiem diviem vienkārši dodu niču otram raundam. Savukārt trešais rauns. Es reāli skatos, kā Dafijs mauc iekšā. Viņš mauc līdz galam, viņš mauc visus pančus un visu pārējo. Un tas, ko es sagaidīju no Leks, bija tieši tas pats. Bet Leks atrada divas kļūdiņas, kas bija viens par tiem faktiem no tevis, par viņa gadiem. Tas bija viens, bet otrs bija tas, ka viņš zināja, ka tu nāks par lainu par viņa sensi, un viņš to paredzēja. Viņš to atspēlēja mega labi. Un man liekas, ka, ja Džeks padomā katru soli, ko tu spērsi, un viņš tur ir priekšā, tas ir insane. Dafijs ir milzīgs malacis. Punkts Leksam. 2-0. Nākamais var izlemt šo sezonas uzvarētāju vai turpināt intrigu. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam maksimāli troksni. Viņam nesen iznāca albums, kas ir fantastiski mīļš un sirsnīgs albums. Iedodam troksni Ods! Paldies. Galvenieki atvainojos, Serpentīna atvainojos, bet šis ir krūtākais fināls, kādu es esmu pieredzējis. Abi džeki ir maksimāli sagatavojušies. Paldies jums milzīgs. Šī tiešām bija sezonas kulminācija ar jūsu smagākajiem pantiem, abiem diviem, manuprāt. Bija grūti, bet tiešām paldies jums par ielikto darbu. Sāksim par raundiem.
Man ļoti patika Dafija enerģija. Pirmajā raundā viņš jau off the go bija gatavs. Piedūriens par to serpju kepku. Ja backstage'ā kaut ko prasa, laiks viņš raustās, tad tu ievienoji īstās patiesās dzīves elementus, un tas vienmēr man patīk. Rinda par šaha bandinieks, visi topi aiz muguras ir rītīgi zēvi, visi man ļoti patīk, lai gan es šahu pats nekapāju, bet es par to uztvēru, jā. Super attieksme, tiešām, tu biji savā elementā. Leksiņš atkal pirmajā raundā, forši, ka viņš piesējās pie tā, kas ir, manuprāt, tavs lielākais klupšanas akmens, tava dikcija, jo arī šajā batlā, manuprāt, daudz vārdi man bija nesapratami, tīpaši, ka tu mauc ir rapid modā flows, un tas iespējams kaut kā noteikti svārstīja manu lēmumu. Par insideru un outsideru. Insiders ir streamers, vienmēr būs outsiders šeit, ļoti krūti. Pagājuši gadu tu prosta papisi, tagad tu tiksi apists, arī tāda forša wordplays. Pajautāju Prusakam, un tas ir tik recent noticis, jo Cyphers iznāca burtiski kādu vakaru. Un mēs jau esam šeit, redzam, ka par to ir padomājis Džeks, un tas ir cepurnos sagatavotības ziņā. Tiešām forši. Pirmo raundu, manuprāt, pacēla Leks, jo maina kā grib savu repu valsi, bija tas, un jaunais zelts prikols arī bija tiešām krūts. Otrajā raundā Dafijs smuki atnāca atpakaļ. Man viena tā rinda par to pēdiņu likās mid, bet nākamā uzreiz sit man krustā tāpat raizoju. Nenosauks ielu, bet nosauks vārdu ielas, tas bija krūti. Tas pārāk ilgi pīkstējis, atkrituma vedējs, 2v2 schēma. Manuprāt, ka tu biji pārāks otrajā raundā, un tad atkal 1-1. Jo Leks bija labs, tu krūti pagriezi to, ka Dafijam otrajā raundā bija par to vecumu, ka viņš ir vecāks. Tas bija ļoti forši patiesībā, ka tu to biji prediktojis, un tas atkal spēlē tev pa labu. Nāk uz battle ar PowerPoint, šoreiz referāts. Tu visa battle laikā, manuprāt, tomēr bija daudz personīgāks, un tu trāpīji vairāk tos mega šotus. Būtu bijis versusā ne panda battlā. Bet overall otrais pants stil bija labāks Dafijam, un tad trešais rauns izšķīra visu. Ja baļņiks tā kā Nikam Fūrijam, tu čoko pat, ja neviens nebetlo. Tu kalautoji par to, ka viņš nīdē par to austiņu un to gumiju papis un senses papisa gumiju. Tas vispār arī ir pizģēts savu kaut ko tādu kopā. Biznesmens ar tukšām pudelēm mājās. Un, ja tu gribi uzvarēt, nāksies izraut no rīkles, tev ir vislabākā attieksme, vistīrākā battle rapera attieksme, kādu es esmu redzējis. Tu tiešām mīli šo visu, un es to tiešām novērtēju, un es klanos tavā priekšā par to, ko tu esi sasniedzis un kādu atdevi tu dod šim visam. Bet, bļā, Leks trešajā raundā vienkārši ienāca tirsā. Kolekcionē battle uzvaras kā bērnības traumas. Kas tā par sievu, ja katrā pantā tu pisma augsts, un tas ir fair, jo tu tiešām daudz pantos par to runā. Ķengerēk produkts uztamas poģītī, personīgas lainas par mani, ne par kādu citu, jo tu tiešām arī mēģini caur to netīro tēmēt pa visiem citiem, ka tu bieži varbūt pazaudē fokusu. Bruno neteiks pazdravļāju, uztais šomača kjumanu, pisies nahuj, Ķengeraga Slendermans salika čalu no kuldīgas un dūzes izpisas 6. kamerā. Nu jā, Vladimirs, bļaģi, es klanos tavā priekšā, bet Leks, manuprāt, tu biji pārāk šajā batlā. Ok, mēs zinām uzvarētāju, bet turpinām tālāk. Pēdējiem ir jāpasaka, iedod maksimāli troksni. Steps! Iedod troksni! Kroķis turēšu bazaru īsi, jo pa lielam viss jau ir izlemts. First of all, no homo, jūs man abi patīkat. Second of all, tev pīsģēs labs raps, bet es jau iepriekšējos battlos tev esmu teicis par to, ka, teiksim, man visi anglicismu, krievu valodu, latviešu valodu sajaucās kopā, un es nevaru izštukot līdzi, kas notiek. Man tas traucē kā klausītājiem. Pārmaiņas pēc mums žūrijā, un tas vēl vairāk traucē tev. Bet personīgi, ko lūdzu? Pizdauskas? Nē, viss čuli. Anyways. Kroķis nav ko vilkt garumā. Tehniski, personīgi, fucking violent ass battles. Uztaisat troksni 3-7-1! Bet mana balss oficiāli aiziet Leksam. Un šis nav... 4-0 un šo sezonu nobeigs ar savu viedokli. Iedod maksimāli troksni Galanieks! Paldies par battle, Džeki. Kungi. Paldies par battle, Džeki. Valter, tev nav man jāatvainojās. Es tieši stāvēju šeit un gribēju abiem diviem kungiem paspiest roku un pateikt, ka, manuprāt, šis ir tuvākais un kvalitatīvākais fināls, kādu es esmu pieredzējis, ieskaitot to, kurā es piedalījos un triumfēju.
Šis, manuprāt, bija kaut kāda sīvākā divcīņa, kāda ir bijusi finālā kā tādā. Un tas ir mega krūti, tik šausmīgi krūts battles. Viss jau ir pateikts, Valters izķidāja pilnīgi visas rindas. Jā, manuprāt, jā. Jā, es domāju, ka jā. Valters izķidāja visas rindas. Man ir pierakstīts riktīgi daudz rindas. Viena, ko es ļoti gribu izcelt, kas netika pieminēta, bija tā tava rinda, ka man ir 33, kad redzi mani saka Jesus, un tad tur aizgāja visa tā bibliskā schēma. Ļoti krūti. Pirmo raundu es atdodu Leksam. Leksis ienāca ļoti smagi. Otro raundu es atdodu Dafijam. Dafijs ienāca mega smagi un, manuprāt, smagāk par Leksu otrajā raundā. Trešajā raundā, kad Dafijs sāka maukt, man likās dirsā. Šis ir labākais Dafija pančs šajā finālā. Bet tad Leksis iemauca ar savu labāko pantu šajā finālā. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka rezultāts nevienmēr izsaka to, kā battles ir aizritējis. Un, mana balss iet par Leksu, bet šis bija tuvākais fināls, kāds jebkad ir bijis. Un paldies jums, Džeki! Iedod troksni! Labi! Ar jūsu emocijām, ar jūsu lielākajām emocijām, Kaus aizies šogad F6 Legs! Vēl no Monster Energy arī dāvaniņas, tur diezgan dārga dāvaniņa, tā kā būs labi. Vēlreiz iedod maksimāli troksni! Žūrijā dāvans pēc tam, kad neviens neredz, saprot, es tur pats nokārtošu. Ok, labi, Džeki, paldies, fantastisks fināls, Leks. Es šodien dzirdēju, manuprāt, šī sezonas labāko punchline par to cietumu schēmu un sešanieku, kas izrāzīs. Tas bija mega. Vēlreiz iedod maksimāli troksni! Paldies, ka bijāt ar mums. 4000 un Kaus aiziet F6 Leks. Dafī, paldies ar 2002. vieta. Paldies, ka skatījāties un esat ar mums. Un tiekamies varbūt tās kādreiz citreiz. Bam!